Сотрудники структур внутренних дел при исполнении обязанностей смогут использовать только государственный язык. Такой пресс-релиз пришел сегодня из Министерства внутренних дел. Там свой первый рабочий день проводит новый министр Янис Домброва от Национального объединения. И это его первое распоряжение. Речь идет, например, о пограничниках, пожарных, полицейских. Они при исполнении обязанностей, при общении между собой и, что важно, при общении с жителями смогут использовать только и единственно латышский язык. Мы решили выяснить, насколько реально воплотить это распоряжение в жизнь. И оказалось, что вопрос личного общения между сотрудниками уже урегулирован внутренними правилами. Об этом нам рассказал глава профсоюза сотрудников структур внутренних дел Armands Augustāns. Es pārliecināts, ka jaunais ministra kungs noteikti iepazīsies aprunāsies ar dienesta vadītājiem un sapratīs, ka šis jautājums jau ir regulēts ar iekšējiem rīkojumiem par valsts valodas lietošanu darba vietā. Tāpat es arī zinu, ka robežsardzē pat ētikas kodeksā ir atrunāta šis jautājums par valsts valodas lietošanas obligāto pienākumu. Mums ir zināms, ka ir bijušas vairākas disciplināra lietas, disciplināra sodi par valsts valodas lietošanu savstarpējā saziņā. Tieši krievvalodas, pamatā krievvalodai runa, Tā kā mums ir zināmi šie gadījumi, un es teikšu tā, ka uz šodienu man kā arotbiedrības vadītājiem būtu ļoti grūti pateikt, kad šiem jautājumiem netiek pievērsta uzmanība. А как же с общением с жителями? Тут еще интереснее. Глава профсоюза рассказал, что есть постановление Верховного суда, которое гласит, что если житель обращается, допустим, на русском языке, то у должностного лица есть обязанность, если он знает этот язык, оказать поддержку этому жителю. Tiesa norādīja, ja viņš nezināja šo valodu, tad viņam bija pienākums pajautāt kādu kolēģi, kurš prot šo valodu, iedot runāt ar šo zvanītāju. Ja viņam nebija šāda iespēja, tad viņam bija jādomā par tulku, un tas viennozīmīgi būs visur. Es esmu bijis Lietuvā, Polijā, daudz, kur esam runājuši, un arī tur saka, ja tas iedzīvotājs versīsies kaut kādā valodā, un ja policists nespēs ar viņu komunicēt, tad vai kaut vai zīmē vai raksti, izmanto tulkotāju, Google Translate vai kādu citu tulkotāju, lai ar šo iedzīvotāju sazinātu. Jo te jau runa ir par to, ka tas iedzīvotājs ir cietis, vai pret viņu izdarīts noziedzīgs nodarījums. Un te vairs nevar šķirot, viņš tur kādā tautībā vai kādā valodā viņš runā. Tas ir nepareizi, to nedrīkstēs darīt, to nepieļaus cilvēku tiesības tiks pārkāptas. Šeit faktiski pastāv ļoti augsti riski, ka pret šo amatpersonu vērsīsies, jo likums par policiju, robežsardzes likums nosaka pienākumu nevis tiesības, bet pienākumu sniegt palīdzību cietušajiem. Un tam nav nozīmes ne tautībā, ne valodā, nekādā citā vispār izcelsmē šim cilvēkam. Но вообще Armands Augustāns говорит, что бывают случаи, когда министерства принимают какие-то поспешные решения, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Но профсоюз попытается поговорить и объяснить ситуацию. Мы обратились за разъяснением в МВД. Что будут делать их сотрудники в случаях, когда помощь требуется, например, иностранцам или потерявшимся детям, которые не владеют латышским языком? Нам пояснили, что согласно закону о госязыке эти ограничения не распространяются на срочные вызовы помощи при совершении преступлений или правонарушений, а также при пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях.